Labrīt visiem! Ir 24. augusts. Šodien notiek Latvijas un Baltijas čempionāts motokrosā. Brauksim šodien MX1 klasē. Pārstāvēsim Q-Team Liepāja. Šobrīd esam uz Ventspilens. Jau kādu laiku braucam, vēl nav tik daudz palicis. Skandau nav beigt tālu no rajona. Un šodien izskatās, ka būs dubļu gonka. Viss tāds diezgan nomācies, ir prognozē jau līst visu dienu. Nav izbaigā vēlme braukt, bet neko. Jāpabrauc pa dubļiem, arī jāiemācās braukt ir. Šogad vienkārši jau sanācis ir Stelpē. Dubļu gonka bija trasē, kur man patīk. Šī trasa man arī patīk. Un arī izskatās, ka būs dubls, tāpēc kā ir, tā ir. Aiziet. Motoparks Kandaviņa. Jau dubls. Oi, bļāģi, bal. Ir tā, ka baigi salīs viss ir. Lietas visu laiku līst. Un, jā. Neatceros pateicu vai nepateicu, bet šodien pārstāvēsim Q-Team Latviju komandu, kvadristu komandu, tāpēc mēs arī braucam MX1 klasē. Vajag punktus lieliem kopvērtējumam. Vēl joprojām nekas nav mainījies. Tad nelīst, rasīt vēl neizskatās baigi dublēnām. Tā, dubult! Opasiet! Kā ir? Jā, var jādomā. Lejā! Lejā, reku tu augšā. Kvalifikāciju esam nobraukuši. Palikām 7. vietā MX1 klasē. Protams, kas ir pēdējā vieta. Bet, par to nav stāsts. Stāsim par to, ka trasi ir vienkārši, es nezinu, ko tur darīt pat. Nobraucu vienu, principā, pilnu apli, kurā man uzņēma laiku. Iegūlos līkumu arī. Es nezinu, tādās trasēs ar motus vienkārši neesmu braucis un nezinu, ko darīt. Bet, neko, jābrauc jau vieta. Tagad salīja vēl lietas, un tagad ir vispār liekas, ka tur, ja bija sūdīgi, tad tagad ir pilnīgi. Bija dubļēns, tagad vēl ir slapš un dubļēns. Kaut cik nomazgājām mociju, lai kaut kas formiņu un gaidīsim to.
Brauciet. Negribas īsti braukt, bet, nu... Jābrauc ir, varianti nav. Grilītis sagatavots ir. Ir kā bija noskaidrojies, jau bija tāds smuks laiciņš, bet nāk tuvāk mūsu brauciens un kas notiek? Lietas notiek. Kārtējo reizi. Mocīts ir kaut cik satīrīts. Jā, es nezinu, kā mēs brauksim, jo tagad ir gāziens atkal kārtējies. Cerams, vispār, ka nobrauksim līdz galam, jo cerības ir maz, diezgan dubļaini mute ir. Cerības ir diezgan maz. Nu, neko darīt. Tāks tūlīt jābrauc uz otro braucienu. Lietas gāž, Headlines atkāpjās, bet, nu jā, nezinām, kā mēs iedos kādam papilmēt, varbūt filmēs, varbūt nefilmēs. Ir tā lietas nepatīk šitai kamerai. Nobraucu vienu pilnu akru. Braucietā. Tā mēram tā gāja. Emīl brauc ar aerodinamisko transportu līdzekli, bet tas nebija pietiekami šodien. Nekas nav pietiekami. Vai dzirdi muzonu? Dzirdi. Tā, nu šodien tāda īsā diena sanāca. Otrā braucienā nebrauksim un visi jau esam sakrāmējušies, te vēl pabazarējuši ar visiem. Pačīkstējuši, atbraucām telti novāc. Vienu brīdi pat bija saulīt, bet nu tagad jau atkal rekur. Viss slikti. Tāpēc, jā, mēģināsim trenēties uz nākamo gonku. Atkal ir stelpe. Brauksim uz telpu un cerēsim, ka tur vismaz nebūs lietas. Jā, un svarīgs paziņojums. Ja jūs gribat plakātus, šito es netaisīju. Tas var daudz labāk, tā kā jūs varat iečikot, atklāt mēdīja, uztaisīt arī gan močiem, gan mašīnā. Tā kā lai tev arī vajag, tā kā pie manis taisīt plakātus, visi pārējie mērču, mēs varam arī sarunāt, tā kā. Jā. Visu var dabūt no mums. Gan video, gan mērču, gan bildītes, gan labu garstāvokli un vispārējo. Tiekamies jau laikam, kas telpē, varbūt vēl kādu treniņu uzfilmēšu, nezinu. Skatīšos, kāda atsauksme būs.